Marijas Magdalēnas vārdu zina visi. Viņā mājoja 7 ļaunie gari, un viņa bija apsēsta ar tiem. Ļaunums, aizdomas, atkarības nevar ar zālēm vai burvestībām pieveikt. Paliek tikai sliktāk. Un tikai Jēzus no tā var glābt. Ja mēs tam ticam, tā arī Jēzus piesārās Magdalēnai, teica viņai vārdu, un visi ļaunie gari viņu atstāja. Mums ir baznīca, kur patvērties. Arī tanī laikā tie, kas ticēja, viņa pulcējās. Kad viņa tika atbrīvot no sātana, viņa neatstāja Jēzu, bet sekoja viņam. Kad cilvēki tiek no kaut kā atbrīvoti, daudz atstāja Dievu. Un farizēji neticēja, ka Jēzus ir Dievs. Farizējs Sīmans satika Jēzu, viņam interesēja viņš, bet nedeva viņam pienācīgu godu, jo viņš bija sātriets, ka Jēzus komunicēja ar Magdalēnu, jo uzskatīja viņu par nepiedienīgu sievieti. Bet pat eņģeļi viņai rādīja, ka Jēzus ir jaunā miesā un augšām cēlies no nāves. Viņa sludināja visiem, ka Jēzus ir augšām cēlies. Daudz tam neticēja, kamēr pats Jēzus viņiem neparādījās. Un katrs, kas ticēs viņa augšām celšanai, var tikt glābts. Jēzus izmainīja Magdalēnas dzīvi un vēlas izmainīt visu mūsu dzīves tieši tāpat kā Magdalēnai. Mums ir jāiemīl Dievs, jāatdod viņam savas dzīves un saņemsim jaunas dzīves pretī, saņemsim atbrīvošanu un attīrīšanu no visa ļaunā. Ņemsim piemēru no Magdalēnas.